Labrīt, draugi! Kāda šodien sajūta ir? Esam ieradušies Zilākalna autotrasē, manā darba vietā. Redziet, cik daudz, kas man jāpļauj šodien ir. Lūk, šis gabals un vēl tā zāle tur, ne? Tā kā gribēju, tie, kas vēl man nezin, jā, gribēju parādīt jums savu zilo Puma Cruiser velosipēdu, ar kuru es 2025. gadā 12. maijā devos no Valmieras ceļojumā uz Kauņu. Es ceru, ka man ir ļoti labi redzu. Es varu iet, cik tālu es vēlos, jā. Tūlīt būšu atpakaļ. Tā. Ot. Šis zilais velosipēds, leģendārais Puma Cruiser, ko agrāk varēja nopirkt, zināt, bija agrāk tāds muitas noliktavs bija, Valmiera muižā. Un man palika 20 gadi vai 18. Un man mamma nopirka tieši tādu pašu, tikai sarkanā krāsā, bet es viņu salauzu. Tāpēc, ka es viņu braucu pa BMX trasi un tēloju beigo X-istu. Un viņam salūza stūre, viņam salūza rati. Nu, es viņu vienkārši paņēmu un nobraucu. Bet šis ritenis zilais, jā, es viņu paņēmu pat uz plecu, vai ne, paceļu gaisā. Viņš ir pelnījis uzslavu, viņš ir redzējis Kauņas ceļus, Lietuvu, Šauļus, Paņeviežu un vēl bāni, pa kuru var aizbraukt uz Poliju, Vāciju, Čehiju. Šis ritenis ir bijis tur, kur varbūt ir bijis kāds entuziasts, kas brauc ar velosipēdu un filmē savus videoklipus. Tātad, viņš ir ļoti smags, godīgi sakot. Es satiku vienu Vācijas turistu no Vācijas, jā. Viņš to riteni pacēla gaisā, viņš pateica, Zintār, šis ritenis ir ļoti smags. Un tad es iedomājos, kad varētu to melno riteni pamēģināt, kas man šobrīd tas otrs, man mājās vēl viens stāv, ja, ar ko es regulāri tagad braukāju. Ja. Es padomāju, varbūt varētu mēģināt ar to, jo tam ir vieglāks rāmis un vai man rokas sap, man vēl jāstrādā būs šodien. Tā kā tā ir, un jā, šis ritenis ir bijis tur, kur iespējams varbūt brauc citu valsts turisti, vai ne, un veic šos garos kilometrus, un pēc tam atkal brauc atpakaļ, dzīvo teltīs, kā jau veloturisti, kā nomad dzīvojam vispārējo. Tā kā, varbūt šodien parādīšu vēl kādu ieskatu, kā es strādāju, kā es pļauju zāli un visu pārējo, bet, ziniet, Rūtiņ piedod, ka es tev saku, bet tas statīvs gāžās riņķī, man ir bail, man ir bail par savu telefonu, lai viņš nesaplīst vai kaut kas tam līdzīgs, jo, ja viņi noliek aizvējā, viņš stāv, bet vējā viņi nedrīkst likt, viņš vējā gāžās riņķī. Tā kā viņš ir jātur cietīgi. Paldies, Rūta, ka tu man šo statīviņu nopirki. Man šobrīd ir ļoti, ļoti viegli. Es tagad varu brīvi savas rokas izplest, varu brīvi rādīt, ko cik vien es vēlos, vai ne? Un par to man nav jāuztraucās. Es varu iet, cik tālu vien gribu un darīt lietas, jebko. Kaut ko parādīt, kaut ko panest, kaut ko salikt, vai ne? Nav problēma to visu. Agrāk tā bija, tev bija jānesā, saproti, turēt telefonu rokās, filmēt, tas nav tas, bet, ja tu uzliec statīvu, tu vari darīt to. Un tas ir daudz vienkāršāk. Tātad, ritenīties parādīja, ja? Atcerieties, šis zilais ritenis ir bijis Kauņā. Vēl kas ir, jā, pa lietām.
ko gribēju pastāstīt. Man ir vēl viens kanāls YouTube, kas ir nobloķēts. Es nezinu, tur viens cilvēks paņēma to un izdarīja vienkārši. Un ir tā, ka ir kanāls Cimpēns 1986. Ja kāds vēl nezina šo kanālu, ieejam šajā kanālā, sameklējam viņu YouTube. Tur ir iekšā bildes no Kauņas ceļojuma, manas nometnes vietas un vietas, kuras es taisījis telti, kā es esmu dzīvojis. Un arī šis zilais ritenis Puma Cruiser ir kādā bildē, kur es esmu bijis, kur es esmu nakšņojis un kā man ir gājis. Un tur ir arī daudz video klipi no braucieniem, uz turieni braucot atpakaļ un vēl. Tas kanāls arī ļoti, es arī šo kanālu gribēju atstāt, jo tas kanāls man bija arī tāds pats kā šitais kanāls, bet, ziniet, ir ļoti daudz entuziasti, kas tev vienkārši bloķē un tur vienkārši nav ko aiztikt. Ziniet kā, ir teiciens, sūdus nav ko aiztikt, smirdēs vēl vairāk. Piedodiet man par teicienu, bet tāda ir situācija, ja tu esi YouTubers un tev patīk taisīt video un filmēt, atradīsies entuziasti, kas tevi gremdēs un pataisīs tevi tādu, kad lai tevi neskatās. Bet ja tu to neņemsi galvā, tad tas arī būs vislabākais. Tā kā tā. Vai visiem jauka dieniņš šodien? Tiekamies jau nākamos video, protams, statīviņš ir ļoti jauks, paldies. Rotiņ, paldies tev. Paldies visiem, kas man skatās un tiekamies nākamos video. Es iespējams sestdien vai svētdien došos atkal Rīgas virzienā, mēģināšu izbraukt Rīgai cauri, jo, ziniet, aizbraukt ir grūti. Aizbraukt ir grūti līdz Rīgai un pēc tam atkal atpakaļ. Tā ir viena diena, bet mājās tu esi vai nu 1 vai 2 naktī, jo tas ir gabals 5 stundas viens gals, 5 stundas atpakaļ. Nu, tas ir grūti. Tas nav vienkārši. Tas pats arī bija Kauņa. Es uz Kauņu braucu. Nu, tas bija 13. Teiksim tā, 13. maijs pagājušā gadā es jau biju Kauņā. Ne Kauņā, bet pirmā pilsēta, kas ir Lietuvā. Tā bija Šermūkslis vai kaut kas tam līdzīgs. Jūs varbūt zināt, ar mašīnām esat braukuši. Tā bija pirmā pilsēta, pirmais miests, ko es tā kā ieraudzīju. Un tālāk jau tur gāju jau vēl tie mazie miestiņi, es tos nosaukumus visus neatceros. Bet man patīk tā vieta, ka es biju pierobežā, es šķērsoju robežu un vienkārši braucu tālāk. Man statīvs naraustījās bišķiņ, kā tas riebīgais vējš. Nu šodien bija tāds pretīgs, viņš taisni no jūras puses ir. Ziniet, kā pa šo ceļu brauc tā uz Dikļiem vai uz Dikļiem, ja? Šeit braucam uz Dikļiem pa šo ceļu, izbraucam uz Limbažas šosijas, esam jau Limbažos, pārbraucam pār Ainažu šosiju, mēs par Tallinas šosiju, mēs jau esam tūjā Celtsgrīvā Ainažos. Tur jau te kaut kādi, 80 varbūt, 80-90 km. Apmēram kā līdz Rīgai no Valmieras. Līdz Sēnītei, teiksim tā. No Valmieras līdz Sēnītei kā 90 km. Rīga vēl kā 3-7 km klātiem. Tas ir, tāpēc jau kopā sanāk 100, 107 vai 100 vai 110. Es nezinu, tur rakstīts ir 109, 110 km. Tālūk, ņemsim ārā trimeri un sāksim strādāt. Lai visiem jauka diena šodien. Čau! Čau!